Šobrīd ārā ir lieli mīnusi, un mūsu redzējuma skatītājiem ir radies jautājums, vai šajā augstajā laikā izcelst Spānijas skaigliemeži. Lai arī varētu šķist, ka bargā ziema beidzot glābs dārzus no Spānijas skaigliemežiem, cerēt uz to nevajag. Patiesībā šie neaicinātie viesi spēja veiksmīgi pārziemot, jo parūpējušies par to jau agrā rudenī. Viņi izšķīlušies līdz oktobra sākumam. Ja kaut kas aizkavējās, tad tam pēdējiem olām jāiet bojā, ir noteikti jānosalst. Viņam -2 grādi bija maksimums, ko viņi var izturēt. Šī laikā, kad viņi izšķirās, viņi meklēja vietas, kur slēpties, viņi salien iekšā. Viņiem ir tā stratēģija, izdzīvošanas stratēģija sugai, ka viņi deja daudz olas. Tur viens gliemežs izdeja 300-400 olas. Un tas ir milzīgs skaits ar tā domu, ka kaut kas no tā izdzīvos. Tie, kas ielīdīs dziļāk zemē, visādās praugās, viņi izdzīvos. Viņiem pilnīgi pietiek laiks tiem pirmajiem visiem ieiet iekšā kaut kur slēptuvēs. Pēdējie, kas aizkavējās, tie varētu aiziet bojā jau olu stadijā. Cerēt, ka būs viņi aizgājuši bojā, tas nevajag. Sniegs viņiem virsū tā kā nopakots ir. Viņi labi jūtās noteikti tur apakšā. Tie, kas nav ielīduši normālā dziļumā, tas dabā tas tā bieži gadās. Tie, kas neatrod pareizo vietu, tie arī aiziet bojā. Viņi tagad nav aktīvi. Tie, kas ir labās vietās pasēpušies, viņi turpinās dzīvot. Ja uznāks ilgu laiku, savs laiks pavasarī, vasarā, tad viena daļa ies bojā noteikti. Augstums viņiem nav. Viņiem tieši tas vēsums ir vajadzīgs. Tātad jau pavasarī Spānijas skaigliemeži visticamāk atkal uzrādīsies dārzos turpat, kur bijuši. Visefektīvākā metode, lai no tiem kaut nedaudz atbrīvotos, joprojām ir to mērķtiecīga lasīšana. Regulāri vācot gliemežus, iespējams ierobežot kaitējumu. Tad mēs vienkārši samazinām to populāciju, neļaujot viņiem veidot milzīgas uzplaukums. Bet, protams, to mēs varam izdarīt tikai dārzos, tur, kur atklātās vietās. Tas ir vienkārši sadzīvošana tiem gliemežiem. Jo viņi ies uz priekšu, mēs nevaram apturēt to iešanu uz priekšu. Bet kā ar ērcēm un citiem kaitēkļiem? Vai šī ziema un augstuma periodi var ietekmēt to aktivitāti nākamajā sezonā? Augstums ir, protams, ziemojošiem kukaiņiem viens no viņu tādiem ienaidniekiem, un šī ir tiešām kārtīga ziema. Bet par to, vai izcels, es varu diezgan droši teikt, ka noteikti nē, jo šī ziema ir kukaiņiem laba ar to, ka ir sniega sega, ir pamatīgs, sniegs ir daudzās vietās jau noturīgs sniega sega ilgu laiku izveidojusies, un zem šī sniega kukaiņiem ir siltāk. Ja mēs runājam par kaut kādām ziemām, kad teorētiski kukaiņiem var būt klāties grūtāk, tad tās ir ziemas, kad nav sniega, kad ir ļoti spēcīgs kailsals. Vietējās sugas ir labi pielāgojušās mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Lai gan bargā ziemā vājākie indivīdi vai tie, kas nav atraduši piemērotas ziemošanas vietas, var iet bojā, sugu kopumā tas būtiski neietekmēs. Daudz kukaiņi šajā brīdī, varētu teikt, ir tā kā sasaluši. Viņi, protams, neaktīvi, nekustās, bet ar viņiem viņu fizioloģiskā tā pielāgošanās ir, viņi pārcieš šo ziemu faktiski sasalstot daudzas sugas. Un liels augstums viņiem neskādē. Ir sugas, kas pārziemo virs sniega, viņas ir pielāgojušies pie šādiem apstākļiem. Būtu tā, ka ja visas ērces izsaltu, tad tas nozīmē, ka arī visi citi kukaiņi izsalst. Visi šie labie kukaiņi un tie, kuri mums patīk. Ar odiem mēs vēl neko prognozēt nevaram, jo odu daudzums lielā mērā atkarīgs no mitruma. Tātad odu kāpuri dzīvo ūdenī. Un, tāds klasiskais piemērs, kad odi ir varbūt visvairāk, tajā gada sākumā ir ļoti slapjš un silts pavasaris. Diemžēl jaunumi nav iepriecinoši, jo izskatās, ka pagaidām no zemās temperatūras vairāk cieši cilvēki, nevis skaigliemeži un ērces. Amanda Cibula, Valdis Lācis, 4. studija.